Šis ir Lalondas kauss, kas tiek izspēlēts šim mājā. Tas ir Daugavas Vanagu fonds. Lejā bārā notiekās poker turnīrs par šo kausu, ko pārstāv Lalonda un Daugavas Vanagu fonds. Tātad ejam iekšā un es jums parādīšu, kas tur notiekās. Šīs ir tās trepas, pa kurām ir jāiet lejā, lai pievienotos nākošiem šādu veidu pasākumiem. Un ne tikai šādu veidu pasākumiem, bet arī vienkārši atpūstos latviešu bārā, padzert latviešu aliņu un iest čipus. Ir pieteikušies 19 spēlētāji, mēs izdalām čipus, notiekās pagaidām sagatavošanās darbi, izdarītas kārtas un spēlētāji. No, sēž vēl. Kā mēs novi 40? Cik tad tiekšana tiks ticēt? Domāju, vai jā? Mēģināt padarīt. Apsīties? Ilgi spēlē. Bez mums jau nevar tikko tā. Šausmas. Bez mums jau nevar tikko tā. Edgars ir iegūst trešo vietu, viņš iegūst naudas balvu, bet par kausu šoreiz viņš necīnās. Tas ir Lalondas kauss, ko pārstāv vairāk latviešu cilvēki, un tā doma ir tāda, ka mēs cenšamies latviešiem Londonā padarīt dzīvi interesantāk, apvienojot viņus un veidot kādu vienu kopēju datubāzi, kur viņi varētu atrast savus intereses, iekāt jaunus draugus un iekot atbalstu. Stāties priekšā, kas tur un ko tieši tu dari šī nama? Pārstāv šeit turnīrā Daugavas Vanagu namu. Mans mērķis bija saliedēt latviešus, kas nav dzirdējuši par šo vietu, lai viņi turpmāk arī nāktu un organizētu viņu veidot savu kopienas satikšanos šajā vietā. Tad principā es gribēju arī pajautāt tādu vietu, par šo vietu. Daudz cilvēku nav dzirdējuši, kas tas tāds Daugavas Vanagu fonds ir tieši par šo bāru. Es personīgi nodzīvoju 3 gadus šeit Londonā, uzzināju tikai to kādus pāris mēnešus atpakaļ. Un es domāju, ka jūs daudz no jums arī neziniet par šādā vietu. Tāda vieta pastāv, šeit mēs esam un šeit ir iespējams atpūsties. Un varbūt jūs gribat parunāt ar Kārli. Sveiki, šis ir Kārlis. Šis ir tas galvenais, kā teikt, vīrs šim iestādījumam. Nu, šī pagrabiņā, jā, šis mūsu Londons, ja mazais Londons latviešu stūrītis, kā Marika to ir nosaukusi. Un mēs pat mēģinām pataisīt tā, kad ir omelīga vieta, kur latviešu jaunieši var ierasties, justies kā mājā, aicināt. Tad tieši tā. Tad jūs sapratāt no visa šī teiktā, ka šī ir tā vieta, kur jūs varat svinēt savus svētkus, jūs varat atpūsties brīvajā laikā. Šī vieta ir atvērta ceturtdienās, piekdienās un sestdienās. Un tā ir tā vieta, kur jūs varat satikt sev līdzīgi domājušas cilvēkus. Tad paldies Kārlim. Jā, paldies. Jūs spēlēsiet nākošu ceturtdienu? Nākošu varbūt, bet tā ir tradīcija. Ceturtdiena, tā tradīcija mēs rīkojam. Bujam. Pulkās. Jā, pirmajā stundā vislabāk. Reāli, tagad ir pirmā stunda. Vienā dienā piezvanīja man Balta sieva balsī lētainu Kuršu klāt, taisi ragavas
Otrā vieta. Uzvaras kombinācija. Mums ir viena, es zinu, es vietas ieguvējis, jau tieši laicīgi, kā mēs skatāmies, jā, 4 minūtes pāri atvēlētiem laikiem. Trešās vietas ieguvējis stādīt, kas ir tavs vārds, un ko domā, kas bija tavs kļūst, ka es nepaņēmu pirmo vietu, kā bija tavs stratēģi? Stratēģi nebija, vienkārši spēlēt atpūsties laikam palīdz. Tātad stādies priekšā, kas bez? Elvis. Tātad Elvis ir otrās vietas ieguvējis, tad viņš atvēlēt nākošais ieguvējis pirmo vietu. Viens ieguvējis, apsveicam ar pirmo vietu. Tie klusākie ūdeni, tātad dziļākie, viņš pirmo reizi piedalās Domas pasākumos, tad viņš uzreiz paņem viši jackpotu. Tātad lūdzu, Toms, jā, pasāks par savu nāciju. Noslēpumainais cilvēks atnāk un var īsti naudu, tas tu esi Draivis. Tātad Draivis, jā. Un tad pasāks par savu stratēģiju un cik ilgi spēlējām pokeru. Vai tev ir iemeņi? Ļoti mīļāts. Pāris gadus atpakaļ sāpes. Ar pauzītēm. Tātad ar pauzītēm pāris gadus atpakaļ, ja jūs spēlēsiet tāpat kā viņš ar pauzītēm pāris gadus atpakaļ, jūs ņemsiet jackpots un jūs ņemsiet kausus. Tas ir tas, ko jātiecā. 3 vietu ieguvēji!